Jā, tu jau vari runāt. Jā. Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs. Bog благой, Bog добрый. Un Dievs ļoti spēcīgi ir sācis atkal strādāt manā dzīvē. И Бог очень сильно и могущественно начал работать опять же снова в моей жизни. Mēs pateicamies par iepriekšējo sezonu, bet man jau ir sākusies jauna. И я благодарен Богу за прошлый сезон, но уже начался новый сезон. Un Dievs aicina. Es nezinu, vai tā ir liecība. Я не знаю, или это свидетельство, но может быть. Bet Dievs aicina stāstīt. Dievs. Да, Бог продвигает нас рассказывать. Jo tā ir mana pieredze. Потому что это мой опыт. Es ticu, ka katram ir sava. Un Я верю, что каждому свой опыт. Un katram ir īpaša pieredze. И у каждого особенный опыт. Un Dievs katru mūs gatavo tam, kam viņš gatavo. Viņš zina, kā mums gatavo. И Бог каждого готовит тому, чему Он призвал нас. Un šobrīd Dievs aicina stāstīt par to, kāda ir bijusi pēdējais laiks manā dzīvē. И Бог сейчас призывает меня рассказывать то, какие события были в моем момент последней жизни. Bet jāsaka, ka pēdējās dienas ir tiešām augļu dienas. И последнее время я чувствую плоды от этого. Un tie pirmie augļi, tā pirmā tāda liecība. Первые плоды или первое свидетельство это. Ir, jūs zināt, kad es strādāju psihoneiroloģijā slimnīcā, divās slimnīcās. И вы все знаете, что я работаю в психиатрической больнице, в двух больницах. Un, protams, ka es kā Dieva bērns, kurš ļoti grib, lai šie cilvēki tiktu kaut vai pēdējā mirklī izrauti no elles nagiem. И я верю, что это желание от Бога, и хочу, чтобы Бог помог бы вырвать даже в последний момент из рук врага. Un Dievs pēdējā laikā to kaut kā arī tos augļus šobrīd šajā nedēļā man ir parādījis. И Бог эти плоды мне показал последнюю неделю. Pirmā liecība ir tāda, kad es septembra sākumā palūdzos par vienu pacientu. Dievs sagatavoja apstākļus. Es uzliku viņam rokas. Mēs vispirms parunājam par Jēzu, un tad es uzliku viņam rokas. И в начале сентября я помолилась за одного пациента. Бог так расположил сердца, что я могла возложить на него руки, посвидетельствовать об Иисусе и помолиться. Viņam, protams, dēmoni daudz neļāva runāt, un mēs tur nevaram neko īpašu. Es tur arī neizpaudos daudz, bet es ticībā lūdzos, un es pasludināju viņam brīvību. И злые духи, они как бы препятствовали этому разговору, не позволяли, но я все равно провозглашала свободу в сердце его и говорила. Jā, tā kā, viņš nevarēja arī teoreizi noskaitīt. Он даже не мог прочитать молитву «Отче наш». Bet viņš zināja, kas ir Jēzus. Но он знал, кто такой Иисус. Un, viņš ir guļošs pacients, viņam ir viena kāja. И он лежачий пациент, у него одна нога. Un es viņam sarunā pastāstīju par to, ka zini, ka labāk ir, ka vārdā ir teicis, ka labāk ar vienu aci vai vienu jebkādu locekli, ja debesu valstībā nekā ar abām ellē. И я ему даже свидетельствовал о том, что лучше без руки или без ноги войти в Царство Божие, чем в ад полностью. Un tagad es atkal biju atvaļinājumā 3 nedēļas. Я сейчас была в отпуске 3 недели. Un tikko piekdienas biju darbā. И в пятницу я была на работе. Piekdien viņam strauji kļuva vēl sliktāk. И в пятницу ему еще хуже стало. Un tajā dienā es vairāk kārt gāju pie viņa. И в тот день я многократно подходила к нему. Un tad kādā mirklī es bieži izmantoju iespējas, tad, kad nav citu personāla klāt, es eju pie viņiem. И я беру эти моменты, которые Бог дает, когда нету пациентов, я подхожу и говорю о Боге. Personāls. Personāla, да, извиняюсь. Un es viņam saku, piegājusi, jo viņam zīlītes nereaģē, viņš skatās vienā punktā, viņam apziņa burtiski nav, viņš atbild tikai pa vārdam, kaut kādam no reta. Я подхожу, смотрю, что у него зрачки уже смотрят в одну точку, уже сознания у него нету.
Tas visu dienu tas viņa stāvoklis tāds turpinājās. И весь день это состояние так продолжалось. Bet pēcpusdienā es atkal piegāju pie viņa, un es viņam jautāju, Gunār, kā tu jūties? И после обеда я подошла, и я говорю, Гунар, как ты себя чувствуешь? Un, Dievs ir pārdabisks, to mēs neaizmirstam. Бог сверхъестественен, это мы должны не забывать. Viņš atvēra manas gara acis, un tajā mirklī pret mani pagriezās viņa gars, ļoti spožs, ļoti laimīgs un ļoti dzīvs. И я увидел, что Божий Дух, Он поворачивается ко мне, очень светлый, улыбающийся, яркий. Un viņš man pateica, tagad es beidzot varu dzimt. Дзимт, ja? Dzimt, Jā. dzimt. И этот Дух говорит, как бы сейчас, в данный момент, я могу наконец-то родиться. Un man vēl līdz galam ir jāizprot, ko nozīmē, kā ir šiem pacientiem ar to garu, kad viņi ir visu mūžu dvēselē un miesā saistīti. И мне еще много надо понять в этом, как этому Духу, который живет внутри него, когда душа и тело, они связаны всю жизнь. Jo arī sākumā man likās, ka pats tā kā miesā es redzu, bet pēc tam es sapratu nākamajā dienā, ka tas bija gars, ko es redzēju. И мне казалось, что я это все вижу во плоти, но на самом деле я потом на следующий день понял, что это все было духовно и в духе. Un nākamajā rītā jau viņš vairs mums pavisam, es viņu atstāju vēl maiņu nodevu, kad viņš ir bez apziņas, periodiski viņam apstājas elpošana, un viņš iet prom miesā. И заканчивая свою смену, я еще был там, я понимаю, что его жизнь, она заканчивается, потому что нету результата или улучшений. Bet Dievs deva man to pārliecību, ka tā lūkšana un tā paklausīšana svētā gara iedvesmām, kas mums ir mēdz būt un uz kurām mums ikdienā un vietās, kur mēs esam, Dievs aicina. И мы знаем, что это вдохновение от Духа Святого, и мы знаем, что такое вдохновение от Духа Святого, как мы употребляем это в повседневной жизни. Jā, kad tas nebija veltīgi un kad tas nebija aplami, jo man dažkārt nāca šaubas, vai vispār to vajag vai vispār es to varu darīt. Tādi cilvēciskas šaubas, jo īsti nav saprotams vēl līdz galam tā garu pasaule. И были сомнения, конечно, не напрасно ли я это все делаю, или, может быть, я что-то не понимаю, потому что я не до конца осознаю этот духовный мир. Bet ar šo to gara to apstiprināšanu, ka tagad es beidzot varu dzimt, es saņēmu šo pārliecību un to stiprinājumu, kad ej un dari tālāk. И когда мне был этот ответ, что сейчас мне есть время родиться, это я получила подтверждение от Духа, что мне надо просто идти и продолжать делать свое дело дальше. Un tāpat tajā pašā dienā И в тот же самый день bija arī, es vienmēr ejot uz darbu, es vienmēr lūdzu Dievu, и каждый день, когда я иду на работу, я молюсь Богу, lai viņš gatavo apstākļus, jo es pati neeju pie viņiem, bet lai viņš gatavo apstākļus, lai man izdodās, ja vajag sludināt, lai vairāk palūgties vai iedrošināt un stiprināt kādu, lai viņš sagatavo tos apstākļus. Я всегда молюсь, Господь, чтобы приготовил мне путь и обстоятельства, чтобы я могла бы посвидетельствовать, кому нужно. Un atnāca vēl viens pacients, un viņš ir mācījies par arhitektu, tāds inženieris rasē, viņš rasē. И был еще один такой пациент, он был архитектором, инженером и рисовал. Viņš rādīja man tos savus darbus, es skatījos. Он показывал мне свои труды, я смотрела. Un es sarunā ar viņu, reizē es jautāju Dievam, Dievs, parādi kā, ja man ar viņu jārunā, tad parādi kā. И я говорю, Господь, если мне надо ему сказать, покажи как. Un tad es šķiru, un es pamanu, ka tur ir rakstīts ar roku, kaut kādas viņa pārdomas. И когда я листал, смотрю, что в одном листе написано его мысли. Un tur man
ļoti spoži pamanīja to vārdu Dievs, ярко заметила слово там Бог в этих мыслях, un ka zāles man nevar izārstēt. и что лекарства меня не могут вылечить. Un tad es sapratu, ka ir īstais laiks tagad šobrīd runāt par Jēzu. И я понял, что настоящее время это свидетельство сейчас. Un tad es viņam jautāju, vai tu lasi Bībeli? И я спрашивал, читаешь ли ты Библию? Viņš teica, jā, es esmu lasījis, es esmu 8 reizes izlasījis, es zinu no galvas. Он говорит, да, я читал, я 8 раз прочитал, и я знаю с головы уже. Es teicu, vai tu zini, ka Jēzus ir mūs izglābis? И я спрашиваю, знаешь ли ты, что Бог нас спас? Иисус нас спас. Viņš saka, es esmu aizmirsis Jēzu. И он говорит, я забыл Иисуса. Un tad es viņam teicu, ka Jēzus tevi nav aizmirsis. Я говорил, что Иисус, Он тебя не забыл. Un viņš saka, jā. Он говорит, да. Un tad mēs to sarunu nedaudz turpinājām, un es teicu, vai tev ir Bībele? И мы продолжали, и говорил, я спрашивал, есть ли у тебя Библия? Viņš saka, nē, bet varbūt bibliotekā ir tur pie mums paņem. Он говорит, нет, но, возможно, в библиотеке есть, я возьму. Tad es viņam teicu, kad es tevi atvedīšu nākošajā maiņā. Я сказал, что я привезу в следующую смену. Tad mūsu saruna beidzās, viņš bija ļoti priecīgs. Закончился разговор, он был очень довольным. Bet kādā mirklī es, protams, atcerējos, ka man ir mašīnā viena Bībele, un es aizgāju viņam to un iedevu. Я вспомнил, что у меня в машине была Библия, я просто дал ее. Tā kā es ticu, ka arī vēl spēcīgāk par šo vietu, par visu vietu, par slimnīcu, jo es tur esmu ieaicinājusi Dievu spēka, Dieva uguni, lai viņš vienkārši izkvēpina visu tumsu un atbrīvot tos saistītos un visas slimības un dēmonus izdzen ārā, un lai patiešām visi iemanto viņa godību, viņa žēlastību. И я пригласила в эту больницу на работу Иисуса, чтобы Он там царствовал и прогнал всякую тьму и все, что Богом не насажено. Un, protams, es redzu, kā šobrīd, ka Dievs vēl vairāk ved šajā iespējā sludināt Dievu un sludināt to gaismu, kas ir. И я вижу, как Бог меня продвигает в эту сферу, чтобы проповедовать Его свет и Его царство. Un tad vēl viena lieta, ko Dievs aicina pastāstīt, pirms kaut kāda vairāk kā pusgada, kaut kur 8-9 mēnešiem. И еще одну вещь Бог мне напоминает рассказать, где-то 8 месяцев назад. Pati pirmā tāda, kad es iegāju ļoti tā atbildīgi kalpošanā Dievam. Я где-то осознанно вошла в это служение, служить Богу. Un ar savu kolēģi vienu, viņai ir ļoti smags dzīves stāsts viss kopumā. И с одной коллегой у нее тяжелая жизненная ситуация. Un mēs runājām par Dievu. Un beigās es par viņa piekrita, un mēs abas kopā lūdzām. И мы молились, она согласилась, вместе помолились. Jo īpaši lūdzām par viņas dēliem, jo īpaši viņas vienu dēlu, kurš ir smagā alkohola atkarībā, un viņš ir nepieejams, viņš neiziet uz kontaktu, nerunā, lai gan dzīvo kopā, bet viņš nekādus, pamācības, neko viņš nepieņem. И этот сын, он зависим от алкоголя, он не принимает никакие поправки или советы, да, и не идет на контакт и избегает людей. Jā. Un mēs ļoti ilgi nebijām ar šo kolēģi kopā tikušās un strādājušas, un piekdien mēs kopā strādājam. И давно мы не встречались с этой коллегой, но вчера то есть пятницу мы встретились с ней опять. Un tad mēs runājām vakarā, kad bija mierīgāks. И мы разговаривали так спокойно вечером. Un viņa saka, zini, es tev varu pastāstīt, ka mans dēls И он говорит, знаешь, я могу тебе рассказать, как мой сын ir atvēris savu sirdi. Как он открыл свое сердце. Un ka viņš beidzot izliek savas emocijas un savu sāpi, un viņš dalās ar viņu. Он говорит, он выкладывает свою эмоцию, свою боль и делится этим. Viņš dalās māsai, dalās mammai, un viņi beidzot vispār var sarunāties. И он делится с мамой, с сестрой, и наконец-то он вообще поделился с кем-то. Un tā ir tiešām slava Dievam, Slava Bogu. Jo zinot, cik viņš bija nocietināts un cik tumsa viņam bija sagrābusi un neko nepieņēma no jebkādas tādas atbalsta un palīdzības. Un es ticu, ka Dievs viņu izvadīs gaismā, jo arī mamma tic, mamma lūdz
Un ir vēl daudz viņiem visādu problēmu, bet šī bija laikam tāda viena no vislielākajām. Un es patiešām jau redzu, tas ir apstājums tam, kad Dievs strādā. И видя его жестокое сердце, был закрытый, потом открытый, я вижу, как Бог через ситуации просто работает с его сердцем. И это было такое большое свидетельство для всех. Jā. Un tad vēl lieta, ko vakar gribu paliecināt, mēs vakar brīnišķīgi atpūtāmies. И хочу посвидетельствовать, вчера мы замечательно отдохнули. Dievs veda, vadīja tiešām tajā atpūtas dienā. Бог просто вел даже в отдых. Mēs apmeklējām tās galotņu takas Anīkšķos. Мы как бы гуляли по таким тропам. Tad bija tāda tā kā baskāju taka, bet tur arī bija skulptūras koka. И была такая тропа, где босыми ногами надо ходить. И были скульптуры. Jā, tā kā Helovīnu laiks, tad daudz ir tādu arī mošķu visādu, visu kaut kur tā kā atvērtas durvis ir diezgan daudz. И, конечно, сейчас как праздник Хэллоуин, то очень много открытых дверей там тоже было. Jā, bet es ticu un tā kā apzinos to, ka Dievs mūs ved uz šīm vietām. Ne vienkārši tāpat atpūsties, bet tiešām ļoti spēcīgi tā kā arī lūdzām, pasludinām Jēzus asinis par šīm vietām un tiešām Dieva godību, lai nekādus okultiskus rituālus, kad tur veids vai jebko dēmonisku, lai nekas vairs nesniedz rezultātu un tumsas augļus. Visās šajās vietās tas nebija tikai tās takas, jo tur ir tajā, arī pie tām galotnēm ir tāda 25 metru koka statuja ar milzīgu čūsku. Ļoti, ļoti dēmoniska vide, ļoti visi jutām. Arī jau tuvojoties bērni juta, viņi uzvedās ļoti dīvaini, viņi raudāja, sevišķi viens no mūsu puikām bija tāds tā kā niķīgs, tāds, pēc tam sapratu tikai kāpēc, jo mēs tuvojamies tam lielajam punktam. Tur ļoti. Bet mēs tās visas durvis pasludinājām par aizvērtām, satriecām visu tumsu un slāva Dievam. Es ticu, ka viņš arī paliks un viņš tur strādās. И мы, ходя, молились, там благословляли, закрывали все духовные двери. Мы увидели там одну большую статую, там вокруг этой статуи змея, то есть, и было ощущение демонического какой-то активности там, и это проявлялось даже на детях, они как-то активнее стали. И мы верим, что мы ходили, закрывали эти духовные двери, духовные порталы. Jā, un arī brīnišķīgā Burbišķu muižā mēs bijām, arī tur bija visu redzošā acis, arī tur mēs visu aizvērām, pasludinājām asinis un Dieva spēku pāri visam. И были в одном в замке, тоже там было всевидящее око, и там мы закрывали все духовные двери. Tā kā gan. Dievs tiešām gan strādāja, gan arī mūsu svētīja ar atpūtu, brīnišķīgi pavadītu laiku. И Бог работал через нас, и даже мы отдохнули при этом всем. Un tā pārdoma man ir tagad un aicinājums, ka mēs varētu mūsu svētdienu sapulcēs tomēr visus bērnus, vismaz līdz 20 gadiem aicināt un lūgt visa draudze par viņiem priekšā, jo viņi ir ļoti jūtīgi uz šo garu pasauli. Vēl pastāstīšu vēl vienu liecību, kas tikko man atausa. Я хочу как бы вдохновить вас и призвать, чтобы каждое воскресенье детей до 20 лет, чтобы они выходили наперед и благословляли, потому что они очень чувствительные к духовному миру. И еще хочу рассказать. Bija pavisam mani bērni, nesen bija pie mūsu omes vienas. И мои дети недавно были у моей бабушки. Viņa nezina Jēzu, viņa tic Dievam, viņa šatad aiziet uz katoļu baznīcu. И она как бы верит Богу, иногда идет в католический храм. Bet viņi nedzīvo stiprā ticībā un viņu mājvieta arī, tur valda tumsa. И находясь в этой доме, там чувствуется, что там присутствует тьма. Un, mūsu bērni tur bija palikuši vienu nakti. И мои дети, они были оставшись там одну ночь. Un es aizbraucu nākamajā rītā pakaļ viņiem. И мы поехали на следующее утро за ними. Un tad bērnu ome saka, zini, viens no taviem puikām man vakardien teica, ka viņam bija Dievs un viņam te tagad ir velns.
И бабушка говорит, рассказывает, что один из твоих сыновей говорит, что у него был Бог, а теперь с вчерашнего дня тут сатана. Un mēs zinām ļoti labi, ka viņš ļoti labi jūt šo garu, šīs gaismu, tumsu, un viņš ļoti jūtīgs. И мы знаем, что он очень чувствительный к этим духовным вещам. Un viņa saka, tas ir jābeidz, nav ko bērniem stāstīt, tādas muļķības vispār sātana nav. И она говорит, это вообще надо закончить и перестать рассказывать такие глупости, просто дьявола даже нету. Mums tur saruna vairāk nekas neturpinājās. Es sapratu, ka tā kā Dievs aizveda projām. И разговор дальше не продолжался, Бог просто нас как бы отдалил оттуда. Vienkārši krustmeita arī, viņas mazmeita, otra no otras meitas bija tur. Es tikai dzirdēju, kad viņa otrā kambarī, viņai saka. Да, и там была крестная. И, Mūsu krustmeita. Да. Крестница, да, была в другом помещении, то есть не помещение, а в другой комнате. Un viņa viņai saka, tu zini, ka tu tur aizbrauksi? Viņa saka, ja tu runā par sātanu, tu neko neklausies. Tāda nav. Mēs ticam Dievam, bet sātana nav. И она говорит, если туда поедешь, тогда ничего не говори. Мы верим в Бога, но сатаны нету. Un, jā, likās, tas man bija pārsteigums, ka Dievu atzīst, labi, līdz Jēzus atzīšanai vēl ir ceļš, bet, ka noliec, ka ir sātans, man tas bija kaut kas jauns. И как бы до Иисуса еще дорога дальняя, но Бога признают, но сатану отвергают, это что-то новое для меня. Un tad tā krustmeita atbrauc pie mums, un es tā kā Dievam prasīju, tā kā baigi jau negribējās runāt, bet Dievs vedināja, mēs uzlikām filmu par Jēzu. И эта крестница приехала к нам, и хотелось как-то ей сказать, и в итоге мы просто поставили фильм про Иисуса. Jā, un visi noskatījāmies, un, protams, viņa ļoti interesēta, arī viņas sirds ir ļoti atvērta Dievam. И она была очень заинтересована и открытое сердце для Бога. Un, protams, viņa pēc tam arī uzjautāja, bet vairāk mēs to tēmu necilājām. Es atstāju visu Dievam, es ticu, ka viņš strādās, un kad viņš atvērs, viņš pat tiešām ļoti mīl šo meiteni. Es zinu, ka viņš viņu izvedīs pilnīgā gaismā un ka viņa kalpos viņam. И, то есть, видя этот результат открытого сердца, я верю, что Бог ее доведет и проведет, и покажет, и как бы проявит себя в ее жизни. Jā, un tāpēc man šobrīd kaut kā tik daudz Dievs ir licis tādas lietas par bērniem, tieši cik viņi ir jūtīgi, un ka sātans cenšas viņus, ka tu tikai netici un neklausies muļķības, vai arī tas, ka tieši otrādāk ļoti jūtīgi viņi uz tiem gariem. Un tāpēc tiešām gribētu aicināt, ka katru tiešām svētdienu mēs viņus sapulcinām šeit un visa draudze uzliekam viņam vēl papildus aizsardzību viņu vidēs, kur viņi ikdienā ir, un pasludinām to dzīvību, lai Dievs strādā ar visu spēku un visi eņģeļi ir pār viņiem. Un tas ir mans tāds ierosinājums, un droši vien, ka Dievs arī aicina. Да, и я хочу призвать как бы всех детей и как бы вас вдохновить каждое воскресенье, просто молиться за детей, поставить еще защиту, чтобы враг не имел доступа, и они были под покровом Всевышнего. Jā. Tāpēc, jā, bērni var iziet. Jā, pat arī palūksim. Jā. Jā, visi bērni lūdzu līdz 20 gadiem. Miha, tu man... Nezinu, par ko sākt runāt. Bet apmēram zinu, jā. Teiksim, arī par pagājušo nedēļu var pastāstīt bišķi tāds notikumi savā veidā. Kas izaicinoši ir, bijām, jā, mums uzaicināja Redīti liecināt par mūsu dzīves stāstu pie, kā viņam bija, āboliņš bija, bet vārds kā viņam bija Normunda āboliņa. Jā, mēs liecinājām, un tieši es to liecību nevienam nebiju stāstījis, kas tāda būs tie audio ierakstā, bet viņš saskatīja to momentu, ka tieši dotajā brīdī tas, kas notiek Helovīna laiks, un viss pārējais tieši to, ko es stāstīju tajā liecībā, tā kā tas būtu viens no tādiem momentiem, ko mēs paši daram savā veidā sev ļaunu, ieliežot sevi iekšā dusmas, nekontrolētas, vienkārši it kā ejot garām tam visam, mēs to pieļaujam un ienāk tas iekšā mūsos, un viņš nosēžas mūsos. Un kurā mirklī viņš izpaudīsies vai izlēks ārā, to mēs nezinām un neredzam.
it kā pārsvarā tas viss ir tāda sajūta, kā mēs nevainīgi, ja, tie paši Halloween, ja mēs pieejam, nu kas tur it kā nekas nav tāds, ja, bet to mēs piesaistam pie sevis. Katra tā mazākā nianse, tā garīgā pasaule nemaz tik tālu nav, viņa diezgan tuvu pie mums ir. Un pēdējās lūkšanās, kas par mani spēcīgi lūca, brāļi daudzi ļoti. Es teiksim, tad es arī sajūtu to demonisko izpausmi, kas manī bija iekšā ielaista, tā kā arī netīšām, ja? It kā dusmas nebija lielas, nu kā dusmas bija lielas, tāpēc, ka apbižoja manu dēlu, un es vienkārši sajūtu to baudu atriept. Un pēc tam tas viss nāca no manis pašā ārā, un tas ļoti sāpīgi. Bet tikai ar lūkšanām to dabūja ārā un ar fiziskām reāli sāpēm. Tāpēc tas, kas ir par demonisko tieši, kas notiek dotajā brīdī, un tas ir aktivizēts viss konkrēti visās pilnīgi pilsētās. Jo faktiski mēs kaut kur vakardien bijām atpūsties, tur faktiski pilnīgi visur, pilnīgi katrā vietā, kur mēs bijām, visur bija kaut kas saistīts ar atvērtajiem visām, faktiski atvērtās durvis, jā. Un tāpēc, arī mēs skatos uz Agri un atcerējos, arī tas moments bija, kāpēc arī tāds izaicinājums bija. Man pat pirms tās liecības braukšanas sniegtas tieši man bija baigais izaicinājums, un pēc tam pēc. Mēs nevarēju saprast, un tad mēs ar Agri runājām pa telefonu, viņš saka, es viņam pateicu vienkārši frāzi, ka es gatavs aiziet vienam iedot pa galvu. Un viņš man saka, tu pasties, tas tev nāk par, kā tu pateici, tas ir mūsu treneržieris, jā. Un es vienkārši es aptvēru, liekas, it kā tajā mirklī es reāli biju gatavs atkal iedot kādam pa galvu, vienkārši tāpēc, ka man viņš nepatika, jā. Un nākušajā dienā es ar to cilvēku atkal satiekos, jā, un es ar viņu pilnīgi normāli izrunāju, viss tā kā vispār nekas nebūtu bijis. Tas bija tāds, liekas, wow, cik mums tomēr maz vajag, lai mēs iekļautos atkal ne tur, kur mūs aicina. Ne tur, kur mums ir jāiet, ne tur, kur mums Jēzus saka, nākiet, laidiet, tikko ko teicāt, jā, laidiet bērniņus, bet mums jau jāpaliek par tiem bērniem, mums jau jāpieņem tā apkārtnējā vidē, mums jau tas viss iet caur mums, kamēr mēs paši nepieņemsim, neatvērsim, laidīsim iekšā to ļaunu, tas arī būs mūsos tas ļaunums, nepieņemtība, nepiedošana, un vispārējais jau atkal izriedīs no tā visa. Jo kaut kurā mirklī, jo arī kāpēc draudze, tas pats tas piemērs reāli. Agris vienkārši man pateica vārdu. Tas ir tavs treneržieris. Man reiz, toči ne. Kaut kas atkal tas pats. Kaut es saku, pirms braukšanas ar liecību sniegšanai Edītei saku, braucam vienkārši man iekšā tā viss vārās, ka es saku, biju gatavs paņemt lāpstu un visu darbiniekus, kas man darbā ir, visu vienkārši nostaigāt ar lāpstu visu. Vienkārši noslaucīt gar zemi. Vienkārši tādas bija dusmas iekšā. Vienkārši tāpēc, ka viss nenotikās tā, kā es gribu. Un tad, kad es pastāstīju liecību, reāli es saku, tas man tā kā nonāca no augšas, un pie tam vēl tajā pašā mirklī tas Normunds, ja, saskatīja to, ka tas tieši tagad vajadzīgs, tieši šitādiem apstākļiem, kāpēc tas viss sāsināti. Jo to jau mēs arī varbūt paši nepamanām, ka tas, kas tā notiek, tas Halloween saucamais, tas jau ir tas sācinājums, ko mums grib uzlikt virsū pasaulīgiem. Kam mums jāstāvī pretī? Jo mēs jau līdz ar to varam pat savā starpā sanaidoties, vienkārši sastrīdēties, jo tas jau vienkārši koncentrēti, tas sanāk kopā viss. Jo viss tas ienāk mūsos, jebkurā gadījumā, jebkurā veidā. Pie veikalā, pie jebkura plaukta, tu to visu redzi. Un tas ir atvērts jebkurš portāls, teiksim tā, ja tā var nosaukt, jā, portāls, atvērts to nepareizo pusi, nepareizo taktiku. Un tāda man tā īsta liecība, tas, ko es gribēju padalīties un pateikt, jo būsim stipri, lūksim viens par otru un būsim kopā. Jo tā mēs varēsim vinnēt tikai šo visu pārvainījumu. Savādāk vienam pašam ir ļoti grūti, reāli. Saka, liekas, man tāds, visu laiku tas skan to, ko man toreiz Agris pateica, liekas, tik banāli vārdi, liekas, jā, tik vienkārši. Viņš pateica, un man tāds, punk, tik tiešām, reku ir vienkārši, tas ir tas treneržieris, ar ko man jāciet galā. Un viss. Paldies!
Helovīni. Tas ir tas pats, kas sātanam, jā, tas ir tas pats, kas mums, piemēram, Ziemassvētki. Burvji, zilnieces, taro, kārša licēji, jebkādi dziednieki, viss tas ļaunais svin šos svētkus, tie ir viņu svētki. Mums izejoši jāatcerās tas, kad apkārt ir tie kritušie dēmoni, kas šito visu pasudina, ja? Man tāda pieredze arī bija pašai, kamēr es, kā teikti, nebiju Jēzu pieņēmusi, mani arī šur tur ievelkāja pie kaut kāda dziednieka vai interesējās kaut kas tāds, bet pieņemsim tad, kad visu šo Dievs man atvēra, es avīzē uzrakstīju ļoti lielu rakstu par visiem šiem zilniekiem, reiki skolotājiem, jogām, par visiem, ja, ko mums te pasaule fīrē virsū iekšā. Un jūs zinat, atnāca atbilde, velns neguļ, atnāca no reikistiem atbilde. Mums tur kosmosa enerģijas un tur šitādas tādas. Vienkārši šie ir tādi velna svētki tiešām. Un arī pa visām teritorijām. Mēs jau nezinām, kāds garsais, kura stāv. Vispirms pārbaudiet garus. Tas, ka mēs redzam cilvēku, tas nenozīmē, ka tas vēl ir cilvēks un Dieva bērns. Lūk, un šie tumsības svētki, jā, vienkārši jārda ārā, atceramies to, ka čūska tika samīta, mums nedrīkstam baidīties, mums Dievs to saka, lai vai kas, mums nav jābaidās no vētras, bet atceraties to, ka kaut vai vētra notiks, atceraties to, ka Dievs ir kopā ar mums vētrā, laivā. Mums nav jālūdz, ka pasargi no vētras, bet mums jāatceras to, ka arī vētrā ir Jēzus mums blakus. Un arī mums šeit jā, bet vienmēr esam nomodā, jā. Un arī es zinu, ka šeit mūsu karjerā Meža parkā būs arī pasākums vai bija vai būs, un tieši tumsā taisa, lai šīs bailes dzen virsū. Un tieši uz maziem bērniem, un mums īrijā arī mazus bērnus saģērb vecāki negudri dēmonu drēbēs, ja, un palēž viss jokā tā kā, un iet ar konfektēm, pēc konfektēm, prasa tieši ar konfektēm, bērnu viegli iebarot ar konfekti. Visas konfektes veikalā ir nolādētas, kas ir ar šīm zīmēm Helovīna virsū. Noteikti svētiem ēdienu atceramies, neko no viņu ēdieniem neņemam, ko tagad sātans met ārā. Lūk, un esam nomodā. Tas viss ir nopietni, bet mēs esam uzvarētāji, Jēzus ir ar mums. Āmen. Kā jums šodien labi iet? Cīņa. Vienam cīņa, otram iedzina. Kā jau kaut ražas laiks vienā. Jā, paldies Dievam, kad mēs vispār varam būt, ka mēs vispār varam šeit nākt, ka mēs varam būt šeit un ka mēs varam darīt to, ko Dievs mums ir aicinājis. Es nedaudz gribēju padalīties. Mēs tā kā uz beigām ejam jau principā. Bet tas būs Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa. Jūs droši varat atvērt Bībeli, lai jūs sajustos, ka jūs esat bijuši uz draudzi vismaz, jā. Lai varētu atzīmēt ķeksītes vai ne. Bet nē. Jāņa 15. nodaļa. Jāņa evaņģēlijas. Un tur 5. pants ir, viņš saka, esmu vīnekoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadeg.
Un viņš saka, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, un tas jums notiks. Un 8. pants ir, ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Jā. Tāpēc tik svarīgi, ka mēs saprotam, ka mūsu katrai mūsu dzīvei, mūsu personīgai dzīvei ir Dievs ir sagatavojis, ka mēs varam nest augļus, Dievs ir sagatavojis mums situācijas, Dievs mums sagatavojis, ja mēs dzirdējām liecības, Edīte stāstīja par savu viņas sfēru, ja? Tā kā mēs tur nekad mūžam neietu, ja? Nu, tā kā mēs nespētu tur būt nemaz, ja? Mums nav tās kvalitātes un vispārējais, ja? Bet Dievs tevi ir sagatavojis, Dievs tevi ir ekipējis, un tikai no tevis paša ir atkarīgs, cik tālu tu viņam atļausi darboties, cik tālu tu atļausi viņam tevi vest, un cik daudz tu atļausi viņa spēkam plūst caur tevi. Jo mēs vienkārši pierodam citreiz, un man ļoti žēl, ja tā ir, ja mūsu kristietība viņa paliek kā neitrāla. Nekas nav spēka, nav darbības, nav dzīvības, nav Dieva gara, nav eļas, nav vīna. Jā, vīns tas ir garīgi, es to runāju. Un, jā, tā kā Bībele saka, turiet sāli sevī, jā, un turiet mieru savā starpā. Un ja mēs sāls paliek nederīga, tad kāda no tā viņa jēgas, ja mēs kā kristieši, kuriem būtu jāzina Dievs, mēs viņu nepazīstam, tad mēs esam šai pasaulē kā vienkārši tukša skaņa. Un mums nav nekādas jēgas. Un tāpēc viņš saka, esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja? Tāpēc mums jāsāk iemācīties, ka mēs varam palikt viņā. Tā kā atkal Edītes liecība, viņa iet uz darbu, viņa prasa Dievs, ko, kā, kāpēc. Un tas ir tas veids, kā tu sāc arī to kuģi stūrēt. Tad, kad tu vienkārši tā dzīvo kā sagadās, kā pagadās, tāpēc mums ir jāatjauno savu domāšanu, ko es jau 100 reizes esmu teicis, ja? Mums ir jāatjauno savu domāšanu, jo Bībele saka, lai mēs netopam šajā pasaulē līdzīgi, bet lai mēs pārēšamies atjaunojamies savā garā, un tad mēs varam pareizi arī saprast, ko Dievs mums sagatavojas, uz ko viņš mūs ir aicinājis, kāds ir mūsu mērķis, kāds ir mūsu virziens šajā dzīvē, ja? Jo, ja tu esi zobārsts, tad tev nav jāmaina profesija, ja tu esi, tur nezinu, šuvējs, ja tev Dievs aicināja tālāk, bet viss kārtībā, tur, kur tu esi, tur tu vari kalpot. Pirmdiena, otrdiena nav svarīgi. Dievs tev katrai dienai ir sagatavojis lietas. Un kāpēc mēs palaižam? Es saku arī pats par sevi, tas arī runāju, ja? Kad citreiz tik žēl, ka mēs palaižam garām tās iespējas, mēs palaižam garām to, ko Dievs patiesībā ir sagatavojis. Jo Bībele saka, ka mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ja? Tas mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu, ja? Sagatavoti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš nolicis vai sagatavojis. Dievs jau ir sagatavojis tev darbus, kuros tu vari dzīvot. Jau iepriekš sagatavojis. Ja? Tas nav tā, ka tu dzīvo, sagadījās. Jo Dievs nav laikā, mēs esam laikā, mēs dzīvojam telpā un vietā, bet Dievs ir garīgs, ja? Viņš ir pārāks par mūsu saprašanu, mēs viņu nekad ar savu fizisko miesu, ja? Mēs viņu nekad nespēsim saprast. Ja? Bet mēs zinām, ka Jāņa 1. nodaļā rakstīts, kad vārds tapa miesa, ja? Kad Dievs atnāca uz zemi un mēs skatījām viņa jaukumu. Ja? Mēs skatījām viņa to, kāds viņš ir, mēs skatījām to, kā mēs Dievu vispār varam ar šo fizisko miesu saņemt. Ja? Jo mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka neviens nevar redzēt Dievu un dzīvot. Ja? Tā kā, ja tu ieraugi Dievu, tas spēks ir tik liels, ka tu vienkārši varētu teikt uzsprāksti mikroputeklīšos. Ja? Es tagad tā varbūt tā runāju. Bet patiesība tāda ir, ka tu nespēji to Dieva pilnību ieraudzīt. Ja? Tu nespēji viņu ieraudzīt kā cilvēks. Bet Dievs pazemojās, ja? Un nonāca uz šo zemi, lai... Un pieņēma kalpa veidu, ja, ir rakstīts Bībelē, lai mēs viņu varētu pieņemt, aptaustīt, saprast, kāds Dievs ir. Ja. Un viņš saka, ja jūs mani redzējuši, es redzējuši tēvu. Ja. Un ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani mīlējis,
tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Es to arī pamanu, Ilmārs stāstīja arī, kad ir tas spiediens bieži mūsu ikdienā samainīt to, ko Kristus tev ir ielicis sirdī. Kāpēc? Tāpēc, ka lepnums. Kā viņi pa mani izskatīja? Kāda starpība? Who cares? Bībele saka, ka tava dzīve tev vairs nepieder. Ja? Un pat ja mani uzskata par vienkārši kaut kādu dranduļetu, ja? Kāda starpība? Tā ir problēma tikai mūsu sirdī. Tad, kad es nezinu, kas es esmu, ja? Tad man ir problēmas ar to, ja kāds man pasaka kaut ko sliktu, vai kāds mani tur nesmuki pret mani izturēs. Ja? Protams, mēs nepieaugam tajā vienā dienā, bet ir tik svarīgi, ka mēs sargājam savu sirdi. Jo tas ir tas, ko es jums stāstu, tas ir tie izaicinājumi, kas man pašam nāk. Kā viņš pret mani izturēs, kā tur tas. Bet Dievs tev saka, Salmu pamācībās rakstīts, ka pāri visam, kas jāsargā, sargā savu sirdi, un turienes rosās dzīve. Un ja tu savu sirdi nespēji nosargāt, tad tu esi ļoti viegli ievainojams. Ja? Un tev ir grūti nest arī augļus, ja? Un tev ir varbūt tavas vīnogas, vai kas viņas jau paliek skābas, un pasaulē viņas vairs nav garšīgas. Ja? Tāpēc ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus, ja? Un to pat par maniem atcekļiem. Un citā vietā ir rakstīts, ka jūsu augļi paliek. Ja? Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetam sārā un sakals, un to savāc un iemet ugunī. Uz jums esmu runājis 11. pants, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Un tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat. Ja? Jo mēs zinām, ka ir ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība. Ja? Un tagad neatceros precīzi, kā tur bija rakstīts, bet jā, ka ticība paliek šās trīs, jā, ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām mīlestība. Un tāpēc mums saprast, ka Dieva mīlestību pret mums, jā, tas reāli mūs vienkārši izmainītu. Ja mēs tiešām saprastu Dieva mīlestību uz mums, tas mūs tiešām izmainītu. Jo es vakardien klausījos vienu dievkalpojumu un stāstīju par dziedināšanu. Un es patiesībā sapratu, ka tik daudz vietās kristieši nesteigā lietās, kuras Dievs ir sagatavojis, tāpēc, kad reliģiski uzskati. Ja. Un patiesībā viens cilvēks teica, ka reliģija, tas ir sātana vissmalkākie meli. It kā patiesība, bet nav patiesība. Dievs ir labs, bet, jā, zini, citreiz tur arī tā. Jā. Un tas ir tas, kā mēs viņu sākam redzēt. Un es pats tur esmu bijis 100 reizes, noteikti jūs tur esat bijis 100 reizes, un es pamanīju, ka tas ir tas, kas mūs apzog, ka mēs neredzam Dievu, kāds viņš ir. Jā. Bet tad, kad mēs viņu sākam redzēt, skatīt viņa jaukumu, jā, palikt kā Dāvids saka, vienus izlūdzos no tā kunga, jā, kas var palikt viņa namā un skatīt viņa jaukumu visu savu mūžu. Jā. Un tad, kad mēs tā kļūst par mūsu prioritāti, tad mūsu arī vērtība sāk mainīties. Jā. Un pasaulē ir tik spēcīgas tās traumas, jo mēs dzīvojam tajā, ko mēs redzam, mēs neizbēgami sākam dzīvot kā pasaule. Mēs neizbēgami vērtības pārmainam, jā, mēs dzirdējam liecības, jā, tik viegli tās kā plates, vienkārši pēkšņi vienā dienā tu biji labs, pēkšņi tev tāds viss jau. Bet tev ir jāpaliek Jēzu, jā. Tad, kad tu jūti, ka tev izsita ārā no tā, tu vienkārši tā, es eju atpakaļ. Jo Bībelē rakstīts, ka uzvariet ļaunu ar labu, un mēs citreiz domājam, uzvarēšu ļaunu ar ļaunu. Tas jau nav ļauns, bet ar ļaunu. No samā dziļā ar ļaunu. Tāpēc mums ir jāskatās, kas notiek mūsu sirdī. Un jābūt godīgiem pret sevi, jo mēs sekot pasaulē, mēs nevienu neiegūstam. Mēs vienkārši sevi sākam pazaudēt, mēs sākam pazaudēt Kristus tēlu, kuru viņš mums ir atstājis. Ja. Viņš saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Ja. Bet es jūs saucu par draugiem. Tāpēc, ka visu, ko esmu dzirdējis no sava tēva, to esmu darījis zināmu. Ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicat, ka jūs ejat un nesat augļus, un ka jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs
Tēvam lūgsit manā vārdā, to viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs citu mīlētu. Labi, bet es arī beigsim. Tā kā Dievs mums ir reāli atstājis tik daudz iespējas. Es to vienkārši sāku tagad aizvien vairāk un vairāk ieraudzīt, apzināties, ka Dievs mums ir. Dievs nav tāds vienpusīgs, ka tu vienā sliedē ej visu mūžu kā kolhozā un neko nedara. Bet tev ir tik daudz iespējas Dievā. Un Dievs ir sagatavojis tavu ceļu, bet tu vari izvēlēties, vai es braukšu caur Maksimu, vai es caur Rimčiku izbraukšu uz to. Bet gala mērķis ir tas, ko Dievs tev nospraudz. Bet viņam ir okei ar to, kā tu dzīvo. Ja? Protams, viņš grib, lai tu paliec viņā, bet viņš tev ir iedevis brīvu izvēli, un tu viņu vienmēr vari izmantot. Ja? Un kāpēc tev liekas, ja tu citreiz izmanto savu brīvu izvēli grēkam, kāpēc tu nevarētu izmantot savu brīvo gribu darīt lietas, kuras viņš tev aicina? Ja? Un Dievam patīk, ja tev patīk zila krāsa, vai ja tev patīk sarkanā krāsa. Jā. Viņam viss ar to ir kārtībā. Mums ir, liekas, Dievs mums ielicis rāmī, un mēs savādāk nevaram darīt. Bet, patiesībā, Dievs mūs aicina būt viņam līdzīgiem, aicina sekot un staigāt brīviem. Jā. Tā kā mēs varam reāli būt brīvi, jo tas ir tas, kas patiesībā man pēdējā laikā sirdī ir, jo es patiesībā redzu gan pats sevi, gan daudz citu cilvēku, ka mēs nestaigām brīvi. Jā. Tā kā daudzās lietās. Ne jau tā, ka mēs kaut kādu tur grēku sasīstam, bet ka tu reāli staigā uzvarā katru dienu, ka tu reāli staigā brīvs, jā. Un kad, jā, tev būs cīņas, tev būs kaut kādas lietas, bet ka tu reāli vari staigāt brīvībā. Un tas ir aicinājums, kur Dievs tevi aicina. Arī mani. Un, jā, tāpēc vienkārši izskatīt katru savu dienu, katru savas dienas izvēles un prasīt Dievam reāli arī gudrību, jā. Jo mums liekas, ka mēs zinām, bet mēs nezinām. Jā, kad ir runa par garīgo pasauli, mēs nezinām, kā rīkoties, mēs nezinām, kā darīt, bet Dievs zina katru tavu situāciju. Varbūt tas, kas man der, tas tev pilnībā nekad nederēs un nav vajadzīgs. Tāpēc tev pašam jāsaprot, ko Dievs tev saka, ko viņš tev liek sirdī. Un vienkārši, kad tu sāc klausīties to stratēģiju, kad tu sāc klausīties to, ko Dievs tev saka, tu redzēsi uzvaru. Tam tā kā 100% sekos uzvara, ja tu sāksi pielietot to savā dzīvē. Tāpēc, jā, es domāju, palūksim. Mēs varam piecelties.